Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Šodien studijā priekšvēlēšana diskusija raidījums Novada izvēles. Mums studijā ir Tukuma novada deputāta kandidāti, un mēs sākumā iepazīstināsim ar viņiem, un tālāk tad mēs arī runāsim, kas, kā, ko. Sāksim ar no partiju Tukuma pilsētai un novadam Ēriks Lukmans. Sveicināti. Latvijas zaļā partija Agris Zvaigzneskalns. Dien. Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēvzem brīvība LNNK Māris Birzulis. Sveicināti. No Sirds Latvijai Daiga Reča. Sveicināti. Latvijas zemnieku savienība Dzintra Rabkeviča. Sveicināti. Gods kalpot mūsu Latvijai Andris Kotlers. Sveicināti. Partija Vienotība Māris Rudovs Rudovskis. Labdien. Vispirms dosim deputātu kandidātiem iespēju uzrunai 2 minūtes. Sāksim ar Tukuma novada, Tukuma pilsētai un novadam Ēriks Lukmans. Lūdzu, jūs 2 minūtes. Cienījamie Tukuma un novada iedzīvotāji, tuvojas kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kad katram būs jāizdara izvēle, kam uzticēt Tukuma novada vadības grožus nākošajos 4 gados. Šoreiz vēlmi piedalīties mūsu pašvaldības dzīves veidošanai ir pieteikušas 7 politiskās partijas ar 114 deputātu kandidātiem. Mēs ceram, ka šie cilvēki apzinās lielu atbildību par novada iedzīvotāju rūpēm, bet par partijas Tukuma pilsētai un novadam komandu, lai runā darbi. Izaugsme ir acīm redzama, bet darāmā kā vienmēr ir vairāk. Partija, kas 12 gadus ir vadījusi Tukuma pilsētas un vēlāk Latvijā 3. lielākā novada dzīvi, ir atbildīga gan par labi paveikto, gan arī par neveiksmēm un kļūdām. Partijas Tukuma pilsētai un novadam deputātu kandidātu priekšvēlēšanas programma 2017. gada pašvaldību vēlēšanām Tukuma novadā ir pēctecīgs turpinājums 12 gados paveiktajam pilsētā un novada pagastos. Mūsu prioritātes arī turpmāk būs uzņēmē darbības attīstība, izglītība, vides kvalitātes pilnveidošana, kuru realizācija arī turpmāk tiks balstīta uz tādiem partijas biedru un ievēlēto deputātu darba principiem, kā godprātība, atbildība, zināšanas un profesionalitāte. Mēs apzināmies, ka pašvaldības vadīšana ir nevis vara un slavas lauri, bet milzu atbildība, lai attaisnotu mūsu iedzīvotāju uzticēšanos, un mēs esam pārliecināti, ja 3. jūnijā saņemsim jūsu atbalstu, kopīgā, nopietnā, nesautīgā un pašaizliedzīgā darbā mums izdosies turpināt Tukuma novadu, veidot par mājām, kurās patīkami dzīvot visiem. Paldies! Tas bija Tukuma pilsētai un novadam Ēriks Lukmans. Tālāk Latvijas zaļā partija Agris Zvaigzneskalns. Lūdzu, jūs 2 minūtes. Sveicināti, tukumnieki! Patieks prieks pārstāvēt Latvijas zaļās partijas Tukuma nodaļas deputātu kandidātu sarakstu, kas Tukuma novada vēlēšanās startēs 1. reizi. Jāatzīmē fakts, ka tas ir arī 1. gads, kad Latvijas zaļā partija startē atsevišķi no Latvijas zemnieku savienības. Tas ir tikai tāpēc, ka mums ar kolēģiem kopā ir tik daudz spēcīgu kandidātu, ka ZZS saraksts abām partijām nu jau ir par šauru. Mūsu saraksts ir pārstāvēts kuplā skaitā gan no pagasta teritorijas, gan no pilsētas. Deputātu kandidātu sarakstā ir ne tikai izglītoti, kompetenti un zaļi domājoši cilvēki, bet arī ar profesionālu pieredzi valsts pārvaldē un izteikti lokāli patrioti. Mūsu plānotie darbi pašvaldībā un pati programma ir skaidra un precīza. Tā vērsta galvenokārt uz veselīgu dzīvesveidu, sociālo aizsardzību un tiesiskumu atjaunošanu. Mūsu saimnieciskie solījumi stiprinās Tukuma novadu un kopumā iedzīvotāju labklājību. Protams, ka bez cilvēka nevar pastāvēt nekas, bet arī bez dabas nav dzīvība. Zaļās partijas vīzija par mūžīgo Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju ļoti precīzi iezīmē mūsu ideoloģiju, un katrs darbs, ko mēs padarīsim vadot Tukuma novadu, sasauksies ar šiem vārdiem. Būtisku lomu pašvaldības budžeta ieņēmuma izpildē ir uzņēmējdarbības attīstība. Kā mēs nākamajos 4 gados varam darīt, ir turpināt strādāt pie kvalitatīva Eiropas Savienības fonda projekta realizācijas kopsolī ar potenciāliem investoriem, jo mēs domājam ne tikai par nodokļu ieņēmumiem, bet arī darba vietām novada teritorijā. Tāpat neatrisināti ir grants ceļa jautājumi lauku teritorijā,
un projektu finansēšanas avotu, kas skatāms kontekstā ar budžetu, ko ierobežo uzņemtās saistības iepriekšējos gados. Mūsu ciešās saites ar valdības veidojušiem ZZS ministriem ir iespēja Tukuma attīstīties daudz straujāk, piesaistot papildus dotācijas no valsts budžeta. Paldies! Tas bija Latvijas Zaļās partijas pārstāvis Agris Zvaigzneskalns. Tālāk Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK Māris Birzūs. Lūdzu jūs 2 minūtes. Cienījamie novadnieki, Nacionāla apvienība Tukuma novada pašvaldībā nav bijusi pārstāvēt 2 sasaukums. Uz šīm vēlēšanām apvienība ir izveidojusi pilnīgi jaunu, ar svaigu deksmu vēlmi ieguldīt savu zināšanas pieredzi novada attīstībai. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir radīt labvēlīgus dzīves apstākļus ģimenēm ar bērniem, ko esam ietvēruši savā programmā. Pirmām kārtām tā ir ģimenes likšdiņa. Izstrādāsim noteikums jauno ģimeņu mājokļu kredītu pirmās iemaksas garantēšanai, kā arī īres atbalsta programma jauniem speciālistiem. Tas ir arī par bērniem. Palielināsim sportojošo bērnu skaitu novadā, tā skaitā pagastos, kuros nav iekļauts sporta skolas programmās. Īpašs uzsvars ir domāts jauniešiem, izveidojot radošās darbnīcas un biznesa uzsākšanas konsultācijas centru. Veselībā slimnīcā attīstīsim rehabilitāciju un medicīnisko aprūpu mājās. Pirtī un peldbaseinam Tukumā būt. Sakārtosim novada peldvietas un uzlabosim senioru dzīves kvalitāti. Uzskatām, ka deputātiem jābūt saimniekiem savā novadā, nevis pārstāvjiem, kas ierodas uz administrācijas sagatavoto lēmu projektu izskatīšanu. Pagastos ir izveidots iedzīvotāju konsultatīvās padomas. Domājam, ka arī Tukuma pilsētas iedzīvotāji tādas pelnījuši savos mikrorajonos. Izveidosim pašvaldības kapitāla sabiedrību un iestāžu efektīvu pāraudzību. Mēs varam ietaupīt lielas summas saimnieciski risinot jautājumus. Ir pienācis laiks sniegt reāli atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanā, kur faktiski ir vajadzīgs visu mūsu politisko partiju pārstāvu atbalsts saimā un valdībā. Noteikti nepieciešama uzņēmēju lielāka iesaistīšana infrastruktūras attīstības jautājumos. Mēs darīsim darbus tā, lai Tukums būtu skaists ar sakārtotām izgaismotām fasādēm, lai kultūras un sporta dzīve būtu aizraujoša un augstā līmenī, lai arī uz pagastu centriem mēs būtu iespējami aizbraukt pa asfaltētiem ceļiem. Paldies! Tas bija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK cilvēks Māris Birzūs. Lūdzu, no Sirds Latvijai Daiga Reča, jūs 2 minūtes. Cienījamie Tukuma novada iedzīvotāji. Partija no Sirds Latvijai Tukuma novada vēlēšanās šogad startēs 1. reizi. Un es ticu, ka šogad 3. jūnijas Tukuma novadā būs vēsturisks un iezīmēsies ar īpašu vēsturisku gaitu, jo mēs uzskatām, ka Tukuma novada pašvaldībai jākļūst par tādu, kas rūpējas par ikvienu tās iedzīvotāju, kurā deputāti strādā tikai un vienīgi savu novadnieku labā. Mēs lepojamies ar to, ka Tukuma novada galvenā bagātība un lepnums ir tās iedzīvotāji, kura katra ieguldījums un darbs novada attīstībai un labklājībai ir ticis veikts vienmēr. No Sirds Latvijai Tukuma novadā ir apvienojušies zinoši, godīgi un apņēmības pilni cilvēki, kas gatavi strādāt novada domē un pilnveidot vidi, kurā tiektos dzīvot un strādāt jaunieši, ģimenes ar bērniem, cilvēki brieduma gados un seniori. Lai sasniegtu iecerēto, Tukuma novadam ir nepieciešams pārmaiņas. Jāveido efektīva pašvaldības vadības kontrolas sistēma, ietverot kapitāla sabiedrības, rūpīga budžeta plānošana un īpaša kontrole par budžeta izlietojumu. Strādājot pašvaldībā, rīkojoties sociāli atbildīgi, mēs īstenosim sekojošus uzdevumus. Atbildīgi pret ģimeni un izglītību, atbildīgi pret sociālo atbalstu, atbildīgi pret kultūru un sportu, atbildīgi pret uzņēmēju darbību un attīstību un Tukuma novada vidi. Paldies! Paldies! Tā bija no Sirds Latvijai Daiga Reča. Tālāk piedāvājam vārdu Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rabkeviča. Lūdzu. Labdien, tukumnieki! Latvijas Zemnieku savienības Tukuma nodaļas biedri, gatavojoties šīm pašvaldību vēlēšanām, ļoti rūpīgi
izvērtējusi to, kas līdz šim ir izdarīts Tukuma novadā, un mēs viennozīmīgi atzīstam, ka dzīvojam ļoti labā, sakoptā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā ar attīstītu infrastruktūru. To ir izdarījuši kolēģi iepriekš mums. Šobrīd, veidojot savu sarakstu, esam saliedējuši un izveidojuši rīcības spējīgu komandu, kura pārauga un šobrīd reāli darbojās visās jomās, kas atbilst pašvaldības funkcijām. Mums ir pārstāvēta veselības aprūpe, pārstāvēta sociālā aprūpe, pārstāvēti uzņēmēji, skolas, kultūra, un mēs ar pilnu atbildību varam teikt, ka saprotam, kas mums ir jādara nākamajā periodā, ja mēs nokļūsim un tiksim ievēlēti novada domē. Pašu galveno akcentu, protams, mēs liekam uz iedzīvotājiem, saskatot to, ka ir jārada maksimāli laba šī dzīves vide tiem, kas tur šobrīd dzīvo, jābūt pieejamām skolām, bērndārziem, darba vietām, jābūt vietai, kur atpūsties, lai tās tiešām ir mūsu mājas. Tikpat labi un augstu vērtējam to, ka mums ir jācenšas atgriezt Tukumā mūsu cilvēkus, bērnus, kas mācās citur, cilvēkus, kas ir aizbraukuši citur, un arī tam visam, protams, ir vajadzīga šī infrastruktūras sakārtošana. Esam ļoti daudz domājuši par kultūru vēsturiskajām vērtībām, redzam to, ka mums ir jāsakārto kultūras nams, mums ir jāuzlabo droši vien mākslas skola, mums ir jāsakārto mūzikas skola, jārada vide tiem bērniem, kuri šodien dzīvo ārpus ģimenes aprūpē, un arī atbalstot sociālo dienestu, principā redzam ļoti lielu šo sadarbību starp visiem dienestiem, lai tiešām radītu drošu un sakārtot vidi. Tālāk dodam vārdu gods kalpot mūsu Latvijai, Andris Kotlers. Lūdzu. Jā, ir pienācis nākamais plānošanas periods un ar jaunu izaicinājumu, kad maksimāli jāizstāv novada intereses un jāapgūst fonda līdzekļi. Tāpat nedrīkst aizmirst par cilvēkiem, kas veido Tukuma novada kultūras, sporta, ārpus aktivitāšu un citu pasākumu dzīvi. Mūsu programmas pamats ir ģimene. Ģimenes, kas uzturēsies Tukuma novadā, deklarēsies šeit un arī veidos dzīvi. Mūsu mērķa auditorija, kuru dēļ esam nākuši kopā, lai risinātu dažādus svarīgus jautājumus dažādās jomās, kā piemēram izglītība, pilsētvide un komunāla saimniecība, kultūra un sports, sabiedriskā kārtība un drošība, uzņēmēju darbības attīstība. Paldies! Tas bija partija gods kalpot mūsu Latvijai, Andris Kotlers. Pareizi? Jā. Jā, ļoti labi. Partija Vienotība, Māris Rudovskis. Lūdzu. Godātie Tukuma novada iedzīvotāji. Partijas Vienotības Tukuma vēlēšanu sarakstā ir iekļauti cilvēki un komanda, kas grib redzēt Tukuma pilsētu un novadu plaukstošu, drošu un labklājīgu. Tādu novadu, ar kuru lepojamies mēs, ar ko lepojās iedzīvotāji, lepojās uzņēmēji, ar ko mēs varam iziet Latvijā kā ar sakārtotu vidi, uzņēmējiem un iedzīvotājiem drošu vidi. Un, lai šo sasniegtu, mums ir izstrādāta programma, kas balstās principā uz 3 lieliem vaļiem. Tātad tā ir uzņēmēja darbība, tā ir uzņēmēja darbība un tā ir uzņēmēja darbība. Jo tikai tad, ja būs sakārtot uzņēmēja darbība, mums būs nodokļi un nauda, par ko mēs varēsim piedalīties kopējo lielajā Eiropas fonda apguvē jaunā plānošanas periodā un kopā ar mūsu partijas Vienotības ministriem un deputātiem Saeimā panākt to, ka Tukumam tiek piesaistīts investīcijas un šīs investīcijas aiziet gan bērndārzu celtniecībai, gan izglītības sakārtošanai, gan tām sfērām, kas paprasa naudu, bet, lai šo naudu mēs budžetā papildinātu, mums ir tikai viens ierocis, tā ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un to mēs varam panākt, piesaistot papildus uzņēmēju darbībai līdzekļus. Tas ir tās galvenās tēmas, par ko mēs strādāsim. Mūsu sarakstā ir apvienoti cilvēki, kas ir jauni politikā un arī gados jauni, bet kas ir jau savā dzīvē daudz ko sasnieguši, un arī uzņēmēji, kas grib un var ienest savu pienesumu, lai mūsu dzīve novadā uzlabotos un kļūt labāk. Protams, mūsu deputāti jau šobrīd ir pārstāvēti esošajā domē,
bet mēs redzam, ka varam izdarīt vairāk. Paldies! Tas bija Partija Vienotība, Māris Rudovskis. Parasti jau cilvēki gaida kaut ko sliktu, bet mēs tieši otrādāk pajautāsim, kāds ir Tukuma novada veiksmes stāsts pēc jūsu domām. Sāksim ar Tukuma pilsētai un novadam. Ēriks Lukmans, lūdzu. Tātad Tukuma novadam, varētu teikt, ir vairāki veiksmes stāsti, un atļautajā laikā es mēģināšu pēc iespējas vairāk arī pastāstīt. Viens no veiksmīgākajiem stāstiem ir pašvaldības atbalsta programma ģimenēm ar bērniem, kas sākot jau no bērna dzimšanas līdz pat seniora vecumam piedāvā dažādus pašvaldības šos atbalstus. Bērnu dzimšanas pabalsts 200 eiro apmērā, skolā ēdināšana, šo izdevumu sekšana dažādos apmēros, transporta izdevumu kompensācijas, mācību līdzekļu nodrošinājums, kultūras pasākumu apmeklējums, vasaras nometnes, nodarbības slidošanas, audžu ģimeņu atbalsta programma, talantīgo skolēnu naudas balvu pasniegšana, pirmā kursa studentu stipendiju piešķiršana un daudzas jau citas, ko paredz šī programma un ko mēs arī nākošajā periodā plānojam pilnveidot. Paldies! Tas bija Tukuma pilsētē un novadam, Ēriks Lukmans. Tālāk Latvijas zaļā partija, Agris Zvaigzneskalns. Jā, pilsēta šobrīd ir diezgan labi aprīkot ar dažādiem infrastruktūras objektiem, un ir skaists puķu dobas skvēri, atjaunots pilsētas parks pagājušajā gadā, bet mūsu tā galvenā vīzija ir par to, ka mēs Tukumu varētu veidot vēl zaļāku. Un tas ir tā, ka mēs gribētu radīt daudz veiksmīgāku šo zaļo pilsētu vidi. Un mūsu programmā ir arī ierakstīti tādu objektu kā peldbaseins, pirts un Melnezera attīstība. Melnezera attīstība mēs redzam, ka tur varētu tikt izveidots dabas takas un pielāgot šī infrastruktūra cilvēkiem, kas pārvietojās gan ar velospēdiem, gan arī ar kājām un nojotājiem. Paldies! Tas bija Latvijas zaļās partijas Agris Zvaigzneskalns. Tālāk pozitīvais stāsts, veiksmes stāsts, Nacionālā apvienība visu Latviju, Tēvzemei un brīvībai, LNNK, Māris Birzulis, lūdzu. Nacionālā apvienība nav bijusi pārstāvēta šajā sasaukumā, bet strādājot uzņēmēju darbības konsultatīvajā padomē un vadot uzņēmēju klubu, esam saskārušies ar to, ka ir daudz lielāka pretīmnākšana no pašvaldības, uzklausot mūsu vēlmes un vajadzības. Un faktiski varam teikt, arī šis brīvības laukums, par ko mēs te ļoti cepjamies, ir panākti pozitīvi darbi. Tas pats skvēriņš pie Citadeles bankas sakārtots, ir ieklausīts arī uzņēmēju vajadzības, arī brīvības laukumā atjaunošanas projekta ietvaros. Un, protams, ceram, ka arī šāda sadarbība varētu turpmāk turpināties. Paldies, tas bija Nacionāla apvienība, visu Latviju, Tēvzemei un brīvībai, LNNK, cilvēks Māris Birzulis. Tālāk veiksmes stāsts jūs izpratnē no Sirds Latvijai, Daiga Reča, lūdzu. No Sirds Latvijai pilnīgi ir pārliecināta, ka Tukuma novada veiksmes stāsts ir tās iedzīvotāji. Kāpēc? Tieši tādēļ, ka ļoti daudz iedzīvotāji ir izvēlējušies iespējamos krīzes gados, un varbūt arī turpmākie gadi nebūs tik viegli nemainīt un palikt dzīvot un strādāt Tukuma novadā. Šajās dienās es ļoti daudz esmu tikusies ar Tukuma novada iedzīvotājiem, un man nācies secināt, ka iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties ar savu darbu kopīgā novada attīstībā. Bieži vien negaidot par to nekādu atlīdzību, bet iesaistīties, lai veicinātu bērnus ar ģimenēm, izklaides pasākumu organizēšanu, iesaistīties, lai veicinātu palīdzības sniegšanu veciem cilvēkiem, kad tas ir nepieciešams, iesaistīties, lai sakoptu Tukuma novada vidi, sakoptu novada tēlu, novada, kā lai saka, skaisto skatu. Paldies. No Sirds Latvijai, Daiga Reča tā bija. Un tagad lūdzu vārds Latvijas Zemnieku savienība, Dzinta Rabkeviča. Kāds ir jūsuprāt Tukuma novada veiksmes stāsts? Manuprāt, mūsu novada veiksmes stāsts ir tas, ka pēdējo gadu laikā tiešām ir izdevies izveidot vienotu novadu
kurā ir iekļauta gan pilsēta, kur ir, protams, sakopta un skaista, bet arī lauku teritorijas, kad notiek ļoti laba šī sadarbība ar pagastu pārvaldēm, ka ir izveidots sadarbības grupa dažādu iestāžu un institūciju pārstāvjiem, lai visi kopā mēs varētu strādāt un veidot tiešām drošu pilsētu vidi, lai visi varētu atrast sev piemērotas nodarbes un arī līdz ar to atgriezties un dzīvot un plānot savu nākotni Tukumā. Paldies, tā bija Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rapkeviča. Tad gods kalpot mūsu Latvijai Andris Kotlers. Kāds jūsuprāt ir veiksmes stāsts? Veiksmes stāsts Tukumam būtu tāds, kad deputāti lemtu ar iedzīvotājiem kopā visas darbības, lai nenotiek tā, kad patvaļīga izlemšana, jauna infrastruktūra izbūve tieši vajadzīgās vietās, pirts atjaunošanas, kultūras pasākumi, jauniešiem nodarbināt viņus. Labi, paldies. Tas bija partija gods kalpot Latvijai, Andris Kotlers. Tālāk veiksmes stāstu mums pastāstīs partijas Vienotība pārstāvis Māris Rudovskis, lūdzu. Tukumam ir vairāk veiksmes stāsti. Viens no tiem noteikti ir iedzīvotāji, Tukuma novada iedzīvotāji, jo tik patriotisks iedzīvotājs kā Tukuma novadā ir grūti, kur atrast. Un tas ir gan uzņēmēji, gan skolu jaunatni, gan iedzīvotāji, seniori, kas pie mums Tukumā dzīvo un strādā. Un vēl viens veiksmes stāsts pilnīgi noteikti ir Tukuma novada atrašanās vieta, jo šī izvietojums tīri strateģiski uz Latvijas kartes, jūs redzat netālu no Rīgas, kas piesaista investīcijas, tātad autoceļu, dzelzceļu izvietojums, perspektīvā Tukuma lidostas attīstība, tas viss rada cerību, ka Tukums attīstīsies, un tas ir viens no veiksmes stāstiem, kas dod tādu pamatu labai cerībai uz to, ka Tukumam ir nākotne un ka mums ir perspektīva attīstība. Paldies. Tas bija partija Vienotība Māris Rudovskis. Mēs tā ļoti labi parunājām par tām labajām lietām, un patiesībā man ļoti sagribējās aizbraukt uz Tukumu. Bet, jāpievēršās tādām skumjākām lietām ir problēmas un kā viņas risināt. Jums katram būs 1 minūte, lai nosauktu problēmu un piedāvātu tās risinājumu. Tukuma pilsētai un novadam Ēriks Lukmans, lūdzu, sāksim ar jums. Es varbūt nedaudz pārtraktēju, nevis problēmu, bet iespējas. Varbūt, jā, kā jūs... Tāda viena no tādām galvenajām iespējām dotajā brīdī, tātad tas ir Eiropas struktūra fondu apguves ātrums. Es gribētu teikt otrādāk, lēnums. Un tieši šī sadarbība, kas notiek ar finansējumu turētāju institūcijām, kad tie projekti, ko pašvaldība ir sagatavojusi apmēram 15 miljonu apmērā dotajā brīdī, finansētājiem, kad tiek sniegts iekšā, tiek atpakaļ atgriezti, lai precizētu, es teiktu, šīs birokrātiskās nianses. Un pēc tam atkārtotās šajās sanāksmēs, uz kurā piedalās pašvaldību speciālisti, tiek pateikts, ka lūk termiņš ir septembra mēnesis, kad jāiesniedz visi projekti. Problēmas risinājumu šeit es redzu, tātad ir reģiona attīstības centru apvienība, kas ir izveidota 3 gadi atpakaļ, un caur šo apvienību mēģināt gan ministru kabinetā, gan citādi šos projektus realizēt. Paldies. Latvijas zaļā partija Agris Zvaigzneskalns, lūdzu. Kā viena no tādām būtiskākajām problēmām Tukuma novadam, tā ir budžeta kapacitāte un finansējuma trūkums atsevišķiem projektiem, ko mēs redzam, ko mēs varētu zaļajā pilsētvidē attīstīt. Un loģiski, ka mums jāuzņemās tās saistības, ko iepriekšējā vara ir uzņēmusies, un mēs godprātīgi arī to pildīsim, bet kā mēs to varētu risināt? Mūsu šī sadarbība zaļai partijai ar ZZS ministriem ir ļoti cieša, un tā ideja tādā kabinetu līmenī jau ir par to, kad varētu izveidoties nākotnē vides ministrija, un tad no šīs ministrijas tikt iedalīt naudu zaļajiem projektiem visā Latvijā. Un mēs saredzam, ka mēs Tukuma novadā varētu šādus projektus realizēt un attiecīgi izveidot mūsu, kā jau minējām, peldbaseinu, pirti un Melnzera attīstības dabas takas. Paldies. Tālāk Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvība LNNK Māris Birzūs. Mēs kā viena no lielākām problēmām redzam, kad pietrūkst varbūt nedaudz komunikācija ar iedzīvotājiem.
Ja tiešām pagastos šīs konsultatīvās padomas ir un redzami ļoti labi veikti darbi, tad pilsētām liekas šī komunikācija tāda īsti nav bijusi. Jo liekas, ka tie darbi ir izdarīti, bet tā kā mazliet haotiski, kaut kāds tāds kopējais skatiens nav bijis. Un tur mēs redzam, ka ir vajadzīgs šīs konsultatīvās padomas, lai tie iedzīvotāji, kas tajos mikrorajonos dzīvo, tomēr arī varētu teikt savu vārdu, jā, ko mums vajag veikt šajā rajonā. Varbūt tikpat labi arī sarunājot savā starpā, ka šogad mēs darām tur, nākošais gadu kaut kāds lielāks darbs izdarīsim šeit. Man liekas, ir stipri vairāk jāiesaist iedzīvotāji. Paldies! Tas bija Māris Birzulis. Un no Sirds Latvijai Daiga Reča. Problēma, risinājums. No Sirds Latvijai uzskata, ka konkrēti pašvaldības vadība šobrīd ir iestrēgusi savā attīstībā un domas darba stilā, līdz ar to ir iestājusies rutīna un pašplūsma. Un viens no problemātiskajiem jautājumiem, ko piekritīs noteikti arī kolēģi mūsu Tukuma novadā, ir katastrofālais, kā lai saka, dzīvokļu trūkums, kas traucē arī attīstīties novadam, jo nevar piesaistīt jaunās ģimenes ar bērniem, kas faktiski ir mūsu nākotne. Un risinājums jūs piedāvātais? Ir jāmeklē kopīgi risinājumi un jāskatās, kā tas būtu iespējams attīstīt un risināt. Nu, protams, ka pie varas esošajiem ir iespēja šobrīd, kā lai saka, manipulēt ar skaitļiem, un tieši tādēļ mēs iesaistamies pašvaldību vēlēšanās, lai arī mēs saprastu, kas notiek. Paldies! Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rabkeviča. Kā problēma šobrīd mēs saskatām to, ka joprojām tomēr notiek iedzīvotāju aizplūšana, jaunu cilvēku aizplūšana. Neskatoties uz to, ka pašvaldība tomēr ir veikusi daudzas lietas, lai radītu jaunas darba vietas. Jā, tieši tā, bērndārzi, dzīvokļi, gan pilsētā, gan arī laukos, jo tā būtu iespēja piesaistīt arī jaunas speciālistus, īpaši medicīnā, īpaši varbūt citās jomās, kuri mums ir tiešām vajadzīgi. Paldies! Tā bija Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rabkeviča un gods kalpot mūsu Latvijai Andris Kotlers, problēma risinājums. Sabiedriskā kārtība un drošība. Manā uztverē, kad pilsētu vajadzētu aprīkot ar jaunām kameras sistēmām, lai policija spētu ātrāk reaģēt uz pārkāpumiem, atjaunot pirti, Tukuma baseinu, lai Tukuma skolas audzēkņi varētu iet un atpūsties un darīt savas lietas. Paldies. Tas bija partija gods kalpot Latvijai Andris Kotlers. Partija Vienotība Māris Rudovskis, lūdzu. Jā. Kā jau es minēju, mūsu uzsvars mūsu programmā ir uz uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības veicināšanu. Lai šo uzņēmējdarbību veicinātu, nepietiek ar to, ka mums ir piešķirt finansējumu līdzekļu infrastruktūras izbūvē. Mēs arī šobrīd jau izbūvējam infrastruktūru, bet ar to vien, kad izbūvējam infrastruktūru, piesaistam investors, ar to vien ir par maz. Jo izrādās Tukumā ir liela problēma ar darba rokām. Jā, lai piesaistītu šīs darba rokas, mums ir vajadzīgi papildus dzīvojamais fonds, jo cilvēkiem vienkārši nav kur dzīvot. Šobrīd dzīvojamais fonds Tukumā nepietiek. Otra problēma ir bērndārza trūkums, jo nevar mamma sēdēt mājās vai tētis un auklēt bērnu, un tā pašā laikā darba vietā trūkt darba rokas. Ja. Mēs redzam iespējas piesaistīt privātās investīcijas jaunu dzīvokļu celtniecībai. Mēs apsolam 4 gadu laikā no jauna uzbūvēt Tukumā piesaistot investīcijas apmēram 100 jaunas dzīvokļus, un otra problēma šo bērndārza jautājumu risināšanu piesaistot Eiropas finansējumu. Paldies, tas bija partija Vienotība Māris Rudovskis. Jums ir unikāla iespēja katram uzdot vienu jautājumu savam politiskajam konkurentam. Tad sāksim ar Tukuma pilsētai un novadam Ēriku Lukmani. Lūdzu, izvēlaties kādu no saviem, gandrīz, teiksim, konkurentiem, ne, bet drīzāk kolēģiem. Kolēģiem, es varbūt kaimiņiem izvērēšos no Sirds Latvijai Daigu Reču, jo šeit izskanēja konkrēts tātad pārmetums pašvaldības vadībai. Ar kādiem konkrētiem skaitļiem tiek pašvaldībā manipulēts, ja katru gadu pašvaldība, kur ir izstrādājusi attīstības programmu, veic šīs attīstības programmas uzraudzību, kurā tiek definēti gan nosacījumi, gan arī parādīti visi skaitļi par konkrēto gadu, kas ir noticis. Lūdzu, atbild no Sirds Latvijai Daiga Reča. Iespējams, ka tā ir. Un es pieļauju, ka tādā gadījumā ir absolūts komunikācijas trūkums ar sabiedrību, jo, kā jau es teicu, aptaujājot cilvēkiem patiešām daudzas lietas nav skaidrs, un viņi saka, ka budžets ir necaurspīdīgs, nepārskatāms un nav izskaidrots. Paldies!
Jautājumu uzdod Latvijas zaļā. Paldies. Latvijas zaļā partija, Agris Zvaigzneskalns, lūdzu izvēlties, kam jūs uzdosiet savu jautājumu. Es izvēlēšos kolēģi no Vienotības uzdošu vienu jautājumu. Mums programmā ir iekļaut iekšā ielu asfaltēšanas prioritāšu programmu. Tad mēs izveidosim tādu kā secīgu ielu sarakstu, ja, kurā mēs attiecīgi katru gadu realizēsim ceļu posmus pilsētā. Ja. Un man jautājums varbūt tāds, jums programmā ir ierakstīti 2 kilometri ceļi, ka jūs noasfaltēsiet katru gadu. Jā. Es gribēju zināt, pēc kādiem principiem, vai jūs pievienosieties arī mūsu programmas punktam par to, ka vajadzētu tomēr ielu asfaltēšanas prioritāšu programmu izveidot, lai cilvēkiem, iedzīvotājiem būtu skaidri nosacījumi un zināms jau konkrēti, teiksim, kad un kura iela tiks noasfaltēta. Paldies. Jā, mūsu programmā ir tātad rakstīts, nolasīšu precīzi, noasfaltēsim vismaz 2 kilometrus grantētās ielas katru gadu. Tas attiecās gan uz pilsētas ielām, gan uz ciematu ielām pagastu centros. Ja? Un mūsu plāns tieši tāds arī ir, kad mēs izstrādāsim programmu šādu te finansējumu piesaistei gan no valsts investīcijām, gan arī, kā mūsu programmā minēts, konkrētu naudu iezīmējot no nekustamā īpašuma nodokļa un novirzot viņu uz konkrētu pagastu vai uz konkrētu pilsētas mikrorajonu, jau iezīmēt naudu, kur tātad mēs šo te asfaltēšanu veiksim. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums. Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK. Māris Birzols, lūdzu izvēlties. Droši vien jautāšu vadošajai partijai, vai pēc vēlēšanām jūs būtu gatavi uzņemties, organizēt tādu kā prāta vētru, kurā pieaicinātu visus deputātus, kas ir startējuši kandidātus uz šīm vēlēšanām, izstrādājot reālu vīziju tukuma attīstībai nākamajos 4 gados ar reālu segumu, ko mēs varētu izdarīt, kur mēs tiešām visu kopā varētu apstiprināt un virzīt izpildīšanai. Man, protams, no kolēģi ir patīkami dzirdēt, ka mēs kā vadošā partija pašlaik arī būsim vadošā pēc vēlēšanām. Bet tomēr es gribētu teikt, ka vēlēšanas ir 3. jūnijā un iedzīvotāji izvēle savu izteiks, par kuru tātad no mūsu esošiem studijā kandidātiem vai par mūsu programmām balsot. Bet atbildot uz šo jautājumu, arī dotajā brīdī, tātad izstrādājot gan attīstības lielo stratēģiju līdz 2033. gadam, bija iesaistīti gan esošie deputāti domē, gan arī sabiedriskās komisijas, kurās 2013. gadā deputāti startēja no konkrētiem sarakstiem. Gan iedzīvotāji, gan sabiedriskās organizācijas citādi. Tieši tāpat arī par šo attīstības plānu līdz 2023. gadam. Un arī jauns, ko mēs ieviesām šo ideju, par ko arī kolēģis minēja, tātad šīs sabiedriskās apspriešanas pie nozīmīgu būvniecības objektu izveides vai projektu izstrādes. Paldies. Nākamo jautājumu uzdod no Sirds Latvijai, Daiga Reča, lūdzu. No Sirds Latvijai vēlas pajautāt vadošajai šobrīd pašvaldības partijai tādu jautājumu. Ņemot vērā, pamatojoties uz vakardienas neatkarīgo tukuma ziņu rakstu 3. lapspusē, mēs vēlamies jautāt konkrēti. Vai pašvaldībai ir pienākums ievērot precīzi normatīvos aktus visās savās darbībās? Pēc šī raksta mums nācās secināt, ka nē, bet es vēlos saņemt atbildi no vadības. Tātad paldies kolēģiem par to, ka mums uzdot šos jautājumus. Protams, pašvaldība daudzās jomās ir jābūt paraugam. Tā ir skaitā arī saistībā ar normatīvu aktu ievērošanu, normatīvu aktu izstrādi un kontroli. Bet ir jāsaprot, ka jebkuram normatīvam aktam atbilstoši valsts pārvaldes sistēmai ir dažādas piemērošanas iespējas, tā skaitā interpretācijas. Un šo interpretāciju pielietošana konkrētā gadījumā. Un tāpēc es gribu uzsvērt vārdu pašvaldība. Tātad mums pašiem ir jāskatās, kā konkrētajā teritorijā risināt vienu vai otru jautājumu, nevis skatīties par plecu, kas ir varbūt rakstīts kādā vienā vai otrā likuma burtā, jo likumam arī ir gars. Paldies, atbildēja Tukuma pilsētai nodam Ēriks Lukmanis. Tālāk jautājumu uzdod Latvijas Zemnieku savienība. Cintra Rabkeviča, lūdzu, kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Es uzdošu jaunajam kolēģim.
Agrim Zvaigzneskalnam? Nē. Andrim Kotleram. Andrim Kotleram, gods kalpot mūsu Latvijai, lūdzu. Pirms braukšanas uz šejienu mēs pārlasījām ar mūsu kolēģiem programmas, un mums ļoti simpātiski, protams, likās jūsu ievirze un akcents uz ģimeni. Mūsu jautājums ir tāds. Ir zināms, ka Tukuma novadā ir arī Irlovas bērnams. Mums ir daudzi bērni, kur ir ārpus ģimenes aprūpē. Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu skatījums nākotnē gan bērnu namu liktenim, gan vēlāk šo bērnu iesaistīšanai darba dzīvē, tad, kad viņi sasnieguši 18 gadus? Viņi sasniedz no pašvaldības līdzekļiem, palīdzēt, piešķirt, pieņemsim, tiem bāriņiem, kas tur bērnamā ir. Un piešķirt līdzekļus no pašvaldības, meklēt, lai palīdzētu viņiem uzsākt jauno dzīvi. Kā? Kā? Piesaistīt no pašvaldības līdzekļus. Skaidrs, paldies. Tas nozīmē, ka šo jautājumu jūs pēc tam vēl apspriedīsiet arī pēc raidījuma. Tālāk jautājumu uzdod gods kalpot mūsu Latvijai. Andris Kotlers, lūdzu, kam jūs izvēlaties jautāt? Vienotībai. Saistībā ar ceļa izbūvi pie Telma. Iela tā bija. Ko lūdzu? Iela. Iela izbūvi, ka viņa vienkārši Kurzemes iela lielākā katastrofālā stāvoklī nekā tur bija grantētais ceļš. Kāpēc doma pieņēma tādu lēmumu izbūvēt tieši tur ceļu, nevis savest kārtībā galveno ceļu, kas iet caur Tukuma pilsētu? Kurzemes iela piekrīt ir tranzīta iela, ļoti strateģiski svarīga un šobrīd diezgan bēdīgā stāvoklī. Tieši tāpēc Tukuma novada doma pagājušā gadā pasūtīja un izstrādāja tehnisko projektu šīs ielas rekonstrukcijai, gan apakšzemes komunikācijām, gan krustojumu pārbūvei, gan satiksmes drošībai un veloceliņiem visam pārējiem. Projekts šobrīd ir gatavs, viņš ir nodots ekspertīzei. Uz to brīdi, kad mēs pasūtījām projektu, bija cerības piesaistīt Eiropas struktūra fondu naudas tranzīta ielu pārbūvē rekonstrukcijai. Diemžēl šīs valsts vai Eiropas Savienības iezīmētās naudas, kas bija iepriekšējā plānošanas periodā tranzīta ielām, šī plānošanas periodā netika piešķirts saucamajam 21-niekam, kas arī ir Tukuma novads, un šis finansējums ielai nav. Un tas, kāpēc netika piešķirts Kurzemes ielai, es arī atbildēju. Ja? Paldies. Atbildēja partijas vienotība pārstāvs Māris Rudovskis. Jums arī lūdza izvēlēties kādu cilvēku, kuram jūs vēlaties uzdot jautājumu. Es uzdošu jautājumu Zemnieku savienības pārstāvei Dzintrē. Par cik viņas profesionālā darbība ir slimnīcas vadība Tukumā, tad es gribētu īsumā dzirdēt Tukuma slimnīcas attīstības vīziju. Tukuma slimnīcai šāda vīzija ir. Šobrīd notiek sarunas arī ar ministriju. Protams, nenoliedzam, mēs esam reformu laikā, un sabiedrībai droši vien arī ir jāsaprot, ka zināmas reformas būs. Tomēr ar pilnu atbildību es varu teikt, ka Tukuma slimnīca sniegs 24 stundu palīdzību arī turpmāk. Mums ir attīstības vīzija attiecībā arī uz telpām, tur, kur iepriekš bija, droši vien, ka būs jautājums par dzemdību nodaļu, bet, diemžēl, šis jautājums arī ir saistībā ar to, ka krītas iedzīvotājs skaits. Attīstīsim vairāk rehabilitāciju, attīstīsim tos virzienus, kurus ministrija mums uzticēs, bet lai neviens tukumnieks nebaidās par to, ka slimnīca nebūs. Viņa būs, strādās un turpinās savu darbu. Paldies! Mēs nonācām pie tāda it kā kopsaucēja, ka ir skaidrs problēmas, ir skaidri it kā risinājumi, bet vai jūs esat domājuši par tādu lietu, kā varētu piesaistīt vēl cilvēkus no iedzīvotājiem novada, kur varbūt nākt ar savām domām, ar saviem ieteikumiem, vai jums ir plāns, kā strādāt ar cilvēkiem pēc tam, kad jūs vai nu tiksiet ievēlēti, vai nu netiksiet ievēlēti? Mēs ļoti gribētu uzdot šo jautājumu visiem pēc kārtas. Tātad pirmais atbild uz šo jautājumu Tukuma pilsētai un novadam Ēriks Lukmans. Kā jūs saskatāt iespēju uzlabot darbu tieši ar iedzīvotājiem? Jā, kā jau jūs pareizi minējāt, tātad arī šis viens no jautājumiem, ko mēs izskatījām par iespēju jautājumiem, tātad komunikācija ar iedzīvotājiem, un mēs arī savas partijas programmā esam paredzējuši tieši tāpat kā mūsu kolēģi no Tēvzemei un Brīvībai par šo konsultatīvo padomju izveidošanu tieši pilsētas mikrorajonos, jo novada pagastos izveidotās konsultatīvās padomes pirms 8 gadiem tiešām ir kļuvušas par reālu šo spēku.
Protams, mēs turpināsim attīstīt jau tradicionāli šīs demokrātiskās tradīcijas, kad pēc vēlēšanām tie deputātu kandidāti, kas nav iekļuvuši domē, veido šīs sabiedriskās komisijas, kuru tātad pašvaldībā ir ļoti daudz, vairāk kā 20 komisijas. Un tad katra partija deleģē šos savus cilvēkus darbam šajās komisijās. Protams, ir arī šīs profesionālās komisijas, ir jāsaka, kuras nosaka tātad ar likumu, kur tad deputāti vai deputātu kandidāti nepiedalās, bet sabiedriskajās komisijās mēs aicināsim. Paldies. Latvijas Zaļā partija, Agris Zvaigznes-Kalns. Jā, jau šobrīd domas nolikums paredz tātad dažādi šīs komisijas, kā jau Lukmaņkungs minēja, un iedzīvotāju līdzdalība šajās komitejās, es domāju, ir pietiekami atklāta, un jebkurš var iesaistīties un ietekmēt novada dzīvi tādā veidā. Viens no maniem tādiem priekšlikumiem savulaik arī šīs domas sasaukumā bija komitejas sēžu translēšana, video translēšana, kas arī būtu uzlabojis vairāk iedzīvotāju izpratni par to, kā tiek pieņemts lēmums. Jo šobrīd, teiksim, avīzē un daudzos citos masmēdījos parādās informācija par to, ka cilvēki redz deputātus, balsojam, paceļam rokas, un viņi domā, ka tas ir viss, ko mēs tur darām. Tāpēc komitejas sēdēs parasti izvēršās diezgan aktīvas diskusijas un sarunas, un cilvēkiem vairāk veidojas izpratni par to, kādu konkrēto pozīciju pārstāv deputāts, un attiecīgi izlem par to, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Paldies. Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēvzemē brīvībai LNK, Māris Birzulis, lūdzu. Jā, šīs te komisijas ir izveidotas Tukuma novada pašvaldībā. Bet viennozīmīgi gribētos, ka šo te komisiju darbs būtu krietni kvalitatīvāks, un tas ir saistīts ar to, ka ir jābūt kvalitatīvāk sagatavotiem jautājumiem, ko liek uz apspriešanu. Un otra lieta ir viennozīmīgi arī Tukuma pilsētā ir vajadzīgs šīs te konsultatīvās padomas mikrorajoni, lai būtu šī te saikne ar šiem te iedzīvotājiem problēmu risināšanā. Paldies. No sirds Latvijai Daiga Reča. Pamatojoties uz novada iedzīvotāju iespējamo mandātu, uzticības mandātu, ko viņi mums dos 3. jūnijā, noteikti, ka mēs darbosimies arī komisijās, protams, jā. Bet papildus es esmu runājusi ar novada uzņēmējiem un cilvēkiem arī par šādu jautājumu. Es uzskatu, ka novada deputātiem un vadošajiem darbiniekiem ir jāatrod laiks un jādodas uz uzņēmumiem, jālūdz uzņēmumu vadībai kaut nedaudz, kaut 10 minūtes, vai kādās sapulcēs atvēlēt laiku, kad ir iespējams klāstīt un stāstīt par to un rādīt un stāstīt par to, kas notiek novadā un kā strādā novada doma. Un es esmu gatava savu darba laiku, kā lai saka, pēc darba laika veltīt šo laiku, lai tiešām novada iedzīvotājiem darītu redzamu un viņiem būtu iespēja iepazīties ar esošo situāciju novadā. Paldies. Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rapkeviča, lūdzu. Kolēģi jau ieskicēja to, kāda šobrīd ir iespējama informācijas nodošana iedzīvotājiem, bet arī mēs esam nonākuši pie tā, ka praktiski cilvēki nezina. Un runājām ļoti daudz par to, ka varbūt ir jāmēģina arī šī domāšanas gaisotne mainīt. Informatīvais lauks noteikti ir jāpalielina. Iespējas šodien ir ļoti daudz un dažādas arī caur dažādiem mēdījiem, caur masu, caur portāliem un šīm lietām. Viennozīmīgi jāsadarbojas tomēr ir arī ar vietējo laikrakstu, jo nonācām pie secinājuma, ka mēs ļoti maz zinām gan par cilvēkiem, kur ir sarakstos, maz mēs zinām par nevalstiskām organizācijām, ļoti maz mēs zinām par tām norisēm patiesībā, kas Tukumā notiek. Un, tas būtu tas darbs, uz ko jāstrādā. Protams, personīgais piemērs. To rāda šī talka, kad mūsu cilvēki reāli gāja un izdarīja un iztīrīja šo ezeru. Tur piedalījās arī redzējdomas priekšsēdētāji un citi. Un tad arī cilvēki to redz. Paldies. Un gods kalpot mūsu Latvijai, Andris Kotlers, lūdzu. Mans redzējums ir tāds, ka jāiesaistā Tukuma iedzīvotāji caur masu mēdījiem, tas ir caur internetu, balsošanā, pa visu piedalīšanās Tukuma aktivitātēs. Ļoti labi. Paldies. Un partija vienotība, Māris Rudovskis, lūdzu.
Tukumā ir ļoti aktīvi un darboties griboši, līdzdarboties griboši sabiedriskās organizācijas. Tās gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, klubi, pašdarbības kolektīvi. Tas ir tas uzsvars, caur ko mēs gribam vērst tieši mūsu sadarbību uz šo te aktīvo iedzīvotāju daļu. Neaktīvā daļa, protams, sēdēs internetā un komentēs sliktas ziņas, rakstīs, un ar to mums ir jārēķinās. Bet, lai arī ar šādiem cilvēkiem mēs varētu komunicēt, mēs plānojam ieviest elektronisko saziņu caur elektroniskajām preses konferencēm, ar iespēju uzdot jautājumus, ar iespēju iedzīvotājiem sagatavot atbildes tieši no domas vadības, no konkrētas nodaļas, no konkrētas pagasta pārvaldes. Paldies! Ir ļoti grūti izvērtēt, kurš ir cilvēks, teiksim, labs, kurš ir slikts. Tā vienmēr ir mūsu subjektīvā attieksme pret notikumiem, attieksme pret cilvēkiem. Tāpēc ir tāds jautājums katram no jums, kādas jūsu prasmes un zināšanas var noderēt jūsu novadam? Sāksim ar Tukuma pilsētai un novadam, Ēriks Lukmans. Jā. Es personīgi pēc izglītības esmu pedagogs. 12 gadus esmu strādājis par skolas direktoru, pašvaldībā esmu bijis izpilddirektors, domes priekšsēdētāja vietnieks un tad pēdējos 2 gadus arī domes priekšsēdētājs. Tās ir milzīgā pieredze, kas iegūta šajos gados strādājot pašvaldībā. Tā ir milzīgā pieredze arī kontaktējoties gan ar uzņēmējiem, gan ar iedzīvotāju dažādām šīm grupām. Arī šīs organizējot sapulces, kas tātad pašvaldībā tiek nodrošināta šī dialogs arī ar uzņēmējiem, braucot uz uzņēmumiem, un šodien mums bija tikko tātad viena no šādām sapulcēm, vienā no augošajiem Tukuma uzņēmumiem, kas ražo tātad saldējumu. Un daudzas citas lietas, ko es uzskatu, ko es varētu izmantot arī turpmāk novada attīstībai, bet es gribu teikt, ka visa Tukuma pilsētai un novadai komandai ir ļoti profesionāla, ļoti zinoša un ir gatava savus spēkus veltīt turpmāk to novada attīstībai. Paldies! Latvijas zaļā partija, Agris Zvaigzneskalns. Es esmu beidzis banka augstskolu, līdz ar to man ir vairāk tuvāks, teiksim, skaitļi un dažādas atskaites. Un, protams, kad esmu arī darbojies privātajā uzņēmēja darbībā un pārzinu arī dažādus veidus, kādā veidā var cilvēks realizēt sevi caur dažādiem juridiskajiem subjektiem. Bet es domāju, ka šī kompetence, kas man ir, un, protams, arī pieredze pēdējos 4 gados piedaloties domas lēmumu pieņemšanā, vēl ir ļoti svarīgi, kad cilvēkam ir drosme. Un drosme ir nepieciešama braukt uz valdību, runāt ar augstāk stāvošām personām un sagaidīt to atgriezenisko saiti no viņiem, ka viņi saprot, ka cilvēks viņu priekšā ir tas, kas ir spējīgs iegūt labvēlību, iegūt finanšu līdzekļus, lai Tukuma novads varētu augt daudz straujāk. Paldies! Nacionāla apvienība visu Latvijā Tēvzemei un brīvībai un LNK Māris Birzulis. Lūdzu! Ar savu izglītību nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos un pieredzi uzņēmēju darbībā noteikti varētu būt liederīga mana pieredze, izvērtējot pašvaldības kapitāla sabiedrības un iestāžu saimniecisko darbību, kā arī, kā jau iepriekš teicu, ļoti gribētu nosiltināt daudzdzīvokļu mājas Tukuma novadā. Man ir redzējums, kādā veidā to varētu izdarīt, bet viennozīmīgi, kā es iepriekš teicu, ir nepieciešams visu politisko partiju atbalsts, jo tas saistīts ar lielām finansēm, orientējošas rēķināt tikai Tukuma pilsētā, lai tikai fasādes nosiltināti ir apmēram 12 miljoni, visām ēkām ir 18 miljoni, un ja mēs gribam siltināt arī daudzdzīvokļu mājas laukos, tās summas ir daudz lielākas, bet mēs to varam. Paldies! No sirds Latvija Daiga Reča. Lūdzu! Man iepriekšējā pieredze ir veidojusies strādājot gan kā skolas direktorei, gan kā pagasta priekšsēdētājai, kā parlamentārai sekretārei un visbeidzot kā uzņēmējai. Un es uzskatu, ka kopumā mūsu komanda no sirds Latvijai ir ļoti daudz zinoši un strādāt spējīgi cilvēki, kas patiešām ar savu pieredzi būtu ļoti, ļoti noderīgi Tukuma novadam. Un kopumā mēs uzskatām, ka mums tas izdosies ar vēlētāju atbalstu. Paldies. Gods kalpot mūsu Latvijā Andris Kotlers. Es pēc izglītības esmu elektriķis un būvnieks. Un mans skatījums tāds ir, kad
domas valsts pasūtījumos viss tāds varētu padarīt visu to lētāku, jo viņi tagad ir ļoti dārgi, sadārdzināti mākslīgi, un ka to visu varētu lētāk izdarīt. Jums ir pietiekuši prasmes, ja? Man ir liela pieredze ārzemēs, tādā pašā Latvijā, un zināšanas ir tādā jomā. Paldies. Un partija Vienotība Māris Rudovskis. Mūsu sarakstā ir apvienojušies cilvēki no visdažādākajām nozarēm. Mums ir gan lauksaimnieki, gan uzņēmēji, gan mediķi, gan sociālā sfēras darbinieki, gan kultūras darbinieki. Pusē no mūsu saraksta dalībniekiem ir maģistra izglītība, un viņi ir gatavi gan savas zināšanas, gan izglītību, gan savu brīvo laiku un veselību ieguldīt, lai mēs izpildītu to, ko mēs esam solījuši saviem vēlētājiem. Tagad tās diezgan neraksturīgs jautājums. Mēs vienmēr uzskatām, ka politiķi tie ir konkurenti. Patiesībā patriots, nākošais vārds aiz šī vārda ir komanda. Plecu pie pleca. Tāpēc jautājums ir sekojošs. Kādu palīdzību, kādu atbalstu jūs vēlētos no saviem politiskiem konkurentiem? Sāksim ar Tukuma pilsētai un novadam. Ēriks Lukmans. Tā tas ir, ka Tukuma pilsētam un novadai vienmēr ir deklarējusi, ejot uz vēlēšanām, ka pašvaldība nav tā vieta, kur taisīt lielās politiskās cīņas. Pašvaldība ir tā vieta, kur mēs atrodamies vistuvāk cilvēkiem, kur pašvaldības deputāti atrodas tur, kur tiek pieņemts tas īstais lēmums. Un tāpēc šeit visiem kopīgi vajadzētu iet un par mūsu iedzīvotāju interesēm krist un stāvēt, kā es teiktu, un daudzos jautājumos diskutēt, nebūt tātad pilnīgi pretējās domās vai mēģināt tātad iesaistīt arī varbūt lielo partiju pārstāvjus, tādā veidā risinot konkrētas šīs teritorijas problēmas. Un galvenais, laikam, tas nosacījums no 2005. Gada, kad mēs sākām darboties, to arī mēs gribētu šajā 2017. gada vēlēšanās. Paldies. Latvijas zaļā partija Agris Zvaigzneskalns. Kā vienu no galvenajiem saviem komandas līdzgaitniekiem es varu minēt tikai tos cilvēkus, kas ir ierakstīti manā sarakstā. Un tas, kas notiks pēc 3. jūnija, mēs izvērtēsim un skatīsimies, ar kuriem cilvēkiem, ar kuriem politiskajiem spēkiem mēs sadarbosimies, lai realizētu savu programmu. Jo iepriekšējā darbībā es esmu darbojies vienīgais deputāts no opozīcijas viedokļa, un man šie 4 gadi ir bijuši pietiekami grūti, sarežģīti un ļoti smagnēji bija virzīties uz saviem mērķiem, kaut vai nelieliem, bet tas bija ļoti smags ceļš. Tāpēc es ļoti vēlos, lai mana komanda ir vienota un lojāla pret manīm, un viņi saprot, ka viņi iegājuši sarakstā ir kopā ar manīm kopēju mērķu vārdā. Paldies. Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēvzemē brīvībai LNNK Māris Birzulis. Un jautājums bija, kādu atbalstu un sapratni vai padomus jūs vēlētos no politiskiem konkurentiem, no citām partijām? Sākumā visās lietās ir ideja. Ja ir ideja un tu spēj savējos pārliecināt, tad tu pēc tam ej un pārliecini ar savus politiskos konkurentus. Un ja tu esi viņus pārliecinājis, tad atbalsts jau būs. Un tieši tāpat mēs esam gatavi arī strādāt. Ja mūs var pārliecināt, mēs arī esam gatavi atbalstīt. Paldies. No sirds Latvijai Daiga Reča. Lūdzu. Ņemot vērā to, ka mūsu deputātu, ievēlētā deputāta darbs ir strādāt mūsu vēlētāju interesēs, tieši to, kas ir devuši mums šo iespēju, es uzskatu, ka mēs arī tā strādāsim. Mēs strādāsim to vēlētāju, kas būs mūs atbalstījuši interesēs. Un jautājums Protams, jautājumā par sadarbību mēs visi esam viena novada cilvēki. Un es domāju, ka mēs esam saprātīgi, pietiekami un izglītot, lai mēs spētu sadarboties. Paldies. Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rapkeviča. Mēs esam komandas cilvēki. Un izvērtējot arī mūsu konkurentu sarakstus, mēs redzam savus tukumniekus. Tie ir arī mūsu draugi, līdzcilvēki, kolēģi, kuri kandidē no citiem sarakstiem. Un pēc vēlēšanām es domāju, ka mums kopīgi varētu veidoties ļoti laba, darīt varoša komanda. Un veselīga kritika vienmēr nav tikai par labu, protams. Paldies. Un gods kalpot mūsu Latvijai Andris Kotlers.
Jā, mans tas uzskats ir tāds, ka Tukuma domai jāstrādā kā vienai veselai komandai, lai palīdzētu Tukuma iedzīvotājiem, jo ķīvējoties savā starpā, mēs nespējam rast labus risinājumus, lai palīdzētu tieši tukumniekiem. Paldies. Partija Vienotība Māris Rudovskis. Redziet, vietējās pašvaldībās jau tā politika ir ļoti maz. Nav tā kā Saeimā, kur tikai tāpēc, ja viena partija balsos par, otra partija balsos pret. Ja. Es tā ceru, ka tāda mums arī būs sadarbība un darbs arī turpmāk nākošajos 4 gados. Jo ja tā nav, tad nav vērts vispār iet politikā. Un vienkārši tikai tāpēc, ka tu esi no citas partijas, mēs balsosim pret tevi. Es ļoti ceru, ka tāda situācija Tukuma novadā neizveidosies, jo tad nav iespējams strādāt. Ja. Un es ceru, ka tie cilvēki, kas šobrīd kandidē, jo es neuzskatu kolēģus par konkurentiem no citām partijām, bet par kolēģiem. Ja, un es ceru, ka tā sadarbība un visi tie, kas šobrīd kandidē vairāk nekā 100 deputātu kandidāti, kad viņi būs tikpat aktīvi arī pēc vēlēšanām un aktīvi piedalīsies sabiedriskajās komisijās, sabiedriskās dzīves veidošanā un palīdzēs tiem 17 deputātiem. Paldies. Sakiet, lūdzu, vai jūs visi esat tukumnieki, dzimuši, auguši, dzīvojat novadā? Lūdzu? Jā. Un jūs? Man vecāki cēlušies no Tukuma, un Tukumā mēs atgriezāmies, kad man bija 16 gadi. Lūdzu? Es neesmu tukumnieks. 1992. gadā pēc augstskolas beigšanas, kā reiz tikko Latvija bija iegūsi neatkarību, es atgriezos Latvijā un Tukumā. Lūdzu? Es esmu dzimis un audzis tukumnieks. Un jūs? Un pirms 27 gadiem atradu smukumu Tukumā. Tā arī esmu. Aprecējāties. Jūs? Mani senči dzīvo Tukumā kopš 1800. gada, un šī ir 5. paudze, kurā es jau esmu piedzimis. Tā kā es esmu patiesas patriots un īsts tukumnieks. Lūdzu? Es arī esmu dzimusi Tukumā. Tukumnieki ir bijuši mani vecāki. No Tukuma bijuši izsūtīti. Šobrīd arī tagad šeit dzīvo man ģimene. Un tā kā mūsu laiks ir gandrīz beidzies, vēlreiz atgādināšu, ar ko mēs šodien bijām kopā studijā. Tātad Tukuma novadu sarakstus pārstāvēja Tukuma pilsētai un novadam Ēriks Lukvanis, Latvijas zaļā partija Agris Zvaigzneskalns, Nacionālā apvienība Visa Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK Māris Birzulis, Paldies. No Sirds Latvijai Daiga Reča, Paldies. Latvijas Zemnieku savienība Dzintra Rabkeviča, gods kalpot mūsu Latvijai Andris Kotlers, Paldies. Partija Vienotība Māris Rudovskis. Paldies. Un raidījumu vadīju es, žurnaliste Māja Pahodņeva. Pirms jūs dodaties uz vēlēšanām, atcerieties, ka aiziet un izvēlēties kandidāts ir ļoti patriotiski. Uz redzēšanos. Visu labu!